Jā, es gribēju faktiski papildināt dažas lietas, kas te izskanēja un kas paliek gaisā, man liekas, neturpināts, un man liekas, ka vajadzētu to paturpināt. Lieliskā Kazaha kundze minēja par to, ka Krievi negrib, lai viņus asimilē un ka kāds viņam to prasa. Un tā ir ļoti bieža kļūda, ko pieļauj Krievu kā otrās valsts valodas aizstāvi, ka viņi tagad negrib kļūt par latviešiem, un viņiem kas pēkšņi būs tagad jāvāk latviešu tautstarp. Integrācija nenozīmē asimilāciju. Nekādā gadījumā integrācija nozīmē vienoties vienotām sabiedriskām nacionālām vērtībām. Es pieņemu, ka brīnišķīgā kundze no Sibīrijas nekādā veidā nejūtas asimilēt, un viņa nav uzspiests neviens kļūt par latvieti. Es domāju, viņa tāpat tās jūtās kā sibirjačka. Tikai viņi ir integrējusies Latvijas sabiedrībā, un tā ir integrācija, tā nav asimilācija. Tas ir viens. Otrs ir tas, ko kaismīgais kungs aiz muguras teica, ka viņš parakstījis, jo grib dzirdēt argumentus. Tas ir ļoti atzīstami, bet šajā visā laikā, referenduma laikā, neviens, diemžēl, no Elksniņa kunga partijas puses un no Lindermaņa puses nav vispār nevienu saprātīgu argumentu pateicis. Un arī Elksniņa kungs to šokar ļoti spilgti pierāda. Man žēl jūs partijas, jo jūs visi partijas līderi un deputāti vienkārši maļās kaut kādos pilnīgos, atvainojos, idiotiskos, demagoģiskās klišejās. Jums vienkārši nav ko teikt, jo jūs ļoti labi saprotiet, ka jums nav taisnības. Jūs taču vienkārši to saprotat, jūs neesat idiotis, atvainojos. Bet jūs vienkārši maļat, kuļat kaut kādus mēslus, un Lindermans arī nabaks rādīja uzstājās. Viņam nav ko teikt. Viņš vienkārši kuļ tukšs salms. Un, saprotiet, jūs vienkārši ievārījuši ziepes un mēģiniet kaut kādu, vismaz minimālu godu no tā tikt ārā. Jums tas neizdosies nekādā veidā. Un pēdējā piebilda brīnišķīgiem jaunieklim, tiesību studentam, kurš teica par latviešu pašavainu. Tas ir tiešām akmens mūsu dārziņā. Mēs 20 gadus esam pilnīgi savu pašceļu ļāvuši sabradāt, tieši tā runājot ar visiem krieviem latviešu valodā. Un tā ir mūsu vislielākā kļūda. Ja mēs būtu 20 gadu atpakaļ sākuši visu runāt latviešu valodā, mums šobrīd vispār tā problēma neeksistētu. Un es esmu neskaitāms reizes uz ielām vietās bijis liecinieks, kur divi slāvu izcelsmes cilvēki runā latviešu valodā, pienāk latvietis, viņš sāk runāt krievu valodā. Tā ir ikdiena. Tad tie nav izņēmumi. Tā ir ikdiena. Tā ir totāli ikdiena. Un tā ir milzīga problēma. Un plus vēl pēdējā lietiņa, ka arī viena lieta, ko es nekad neesmu sadzirdējis atbildi ne no viena no jūsu puses. Kas ir tas aizvainojums pēdiņās? Kas ir tas aizvainojums? Kas ir tas, pa ko jūs tagad iestājaties? Kas jūs ir aizvainojis? Kas ir aizvainojis krievu valodu? Jums nav skolu, jums nav preses, vai kādā pašvaldībā, ja pensionārs iet un paprasa kaut ko krievisku, vai viņam tiek atbildēts latviski pateikt valcies ārā? Vai jums nav informatīvās krievu telpas, vai Latvijas televīzijas kanāli nerāda 30% krievu raidījumus? Krievu valoda ir vienīgā netulkotā valoda mēdījos. Viss pārējās ir dublēts. Krievu valoda ir vienīgā valoda, kas nav dublēta valoda. Pēc tam tā nav Eiropas Savienības valoda. Tā kā es atvainojos, kas ir tas aizvainojums, par ko jūs runājat? Jūs varētu varbūt atbildēt, Elksniņa kungs. Labi, Elksniņa kungs, pavisam īsi. Jā, tik tiešām prieks par jautājumu, prieks arī par viedokli. Pēc būtības situācija var raksturot sekojošā veidā. Ja mēs runājam par pilsoņu tautas, Latvijas tautas likumdošanas iniciatīvu par jebkādiem grozījumiem satversmē, kā tautas izpausmes formu. Mēs ļoti iepriekšēji saimā... Jautājums par to aizvainojumu. Jūs minēt, ka es tagad izstāstīšu. Tas tikai respektīvi iemesls. Ja mēs runājam par likumdošanas iniciatīvu 10. saimā, kad parakstījās piemēram 10 000 cilvēku, Saima akceptē, vērtē, sabiedrībā tas tika diskutēts. Tagad tā latiņa tiek pasniegta jau mazliet zemāk. Mēs runājam par to, piemēram, ka 5000 varētu ar iesniegumiem griezties. Bet tagad, ja, piemēram, cilvēki attiecībā par vienu jautājumu, par vienu demokrātiskā sabiedrībā pieņemumu likumdošanas iniciatīvu, un esmu latvietis, griežas, piemēram, un ministru kabinetam ir jāizvērtē iespēja piešķirt finanšu līdzekļus. Kādēļ? Ņemot vērā tikai to, ka cilvēki pēc etniskās piederības, krievi, par demokrātisku jautājumu lem vai atsaka piešķirt, piemēram, līdzekļiem par šo jautājumu. Un tāda bija Nacionālās apvienības pozīcija šajā valdībā, kad cilvēki sāka cilvēku šķirot tikai pēc tā, vai viņš ir krievs, Ukrainis vai kā savādāk. Labi, Elksniņa kungs. Es nezinu, vai jūs atbildējat. Manuprāt, bet nu dosim raidījumus, mums iet uz beigām. Es došu vārdu arī Tihomīrovai šobrīd raidījumā. Jautājums, lai kungs atbild tomēr, kurš šķiroja? Kurš šķiroja? Šajā situācijā valdībā, šajā Nacionālās apvienības ministri neatbalstīja
parakstu vākšanu, līdzekļu piešķiršanu parakstu vākšanai, vadoties tikai no tā. Tas ir formāls iemesls. Es nedomāju, ka tas ir tas iemesls īstais, vai ne? To vāca organizācija, nevis saskaņas centrs. Bet taču valdība to noraidīja. No ko jūs tagad atkal muldiet? Piešķir finanšu līdzekļus, lai vāktu parakstus. Kāpēc nevis pajautājat avotos? Tā ir detaļa, vai ne? Jā, tā ir detaļa. Es domāju, ka tas nav īsti atbildes jautājumu, kas ir aizvainošos, jūs neatbildat uz 180 000, bet es došu vārdu Darija Tīmīrovai. Lūdzu. Jā, es par tiem aizvainojumiem. Es atkal esmu neizpratni. Saprotiet, es 8 gadus šeit dzīvoju, un tad, kad es atbraucu uz Latviju, es, protams, latviski nerunāju ne vārdu. Un pagāja kāds laiks, kamēr es iemācījos. Es nevienu brīdi neesmu sajūtusi kaut kādu diskrimināciju vai kaut ko tam līdzīgu. Mani vecāki brauc pie maniem 2 reizes gadā. Vecāki, māsa vai brālis, radnieki. Viņi nerunā latviski. Viņi iet uz restorāniem, iet uz veikaliem, iet vis kaut kur, paprasti uz ceļa svešiem cilvēkiem, kā kaut kur aiziet. Ar viņiem visi runā krieviski. Ar mani arī vienmēr visi runāja krieviski, tad, kad tas bija nepieciešams. Ar mani joprojām bieži runā krieviski, lai gan es mierīgi iztiktu arī latviski. Un vai tie cilvēki, kas vēlas to krievu valodu, vai viņi to vēlas tāpēc, lai kaut kā, celt savu nacionālu pašapziņu, vai tāpēc, ka viņi vienkārši nesaprot latviski? Paldies, mums ir jāliek punkts raidījumam. Paldies.